Ēterā raidījums Horizontologs. Gruzija. Patiesībā interesanti lieta, jo tās tautas pasakas atspoguļo to jebkuras nācijas cīņu un arī to, kas tiek ielikts tā kā nākamajai paudzei, kā domāšanas veids, un viņās visās ir kaut kādas slēptās ziņas. Tu aizbrauc, it kā tas dzīves līmenis tur ir krietni zemāks. Tā kā mēs salīdzinājām kaut kādas algas, tas bija apmēram 2,5 reizes zemāks atalgojums līdzvērtīgā amatā. Bet tu redzi, ka viņi visu laiku iet pa restorāniem. Tā ir kulturāla lieta, ja, bet Ziemeļa Eiropā tu nekur to neredzēsi. Cilvēki aizies restorānu vienreiz tur mēnesī, ja, varbūt tas būs tas kaut kas ļoti īpašs. Viņi krāsa, ja, tur ļoti racionāli tam pieies, bet tur tas tā vienkārši nav. Visiem ieteiktu spērt to soli un aizbraukt kaut kur padzīvot citur. Un nevis uz mēnesi, 2, pusgadu, bet tiešām uz gadu, 2, 3, ja. Jo tu pēc kaut kāda gada sāc tiešām iejusties tajā kultūrā, tu sāc tās nianses pamanīt, tu sāc tās viņu paražas redzēt, ja. Gruzijā tas ir ļoti svarīgi, ja, tās paražas, un kad jau tu sāc uzvesties līdzīgi kā viņi, ja, tad, protams, tur kļūst pa savējumu. Topiet sveicināti raidījumā Horizontologs. Ar jums kopā esmu es, Roberts Tome un Miks Muižerājs. Un kā jau katru mēnešu pirmajā piekdienā, raidījums Horizontologs dodas audiālā ceļojumā pa plašo pasauli, kur mēs iepazīstam to caur dažādu cilvēku stāstiem. Un arī šajā reizē no eksotiskas pilsētas CS mūsu viesis mūs vedīs ceļojumā uz Grūziju. Ar mums studijā šodien attālināti ir Raimonds Cipe, kas 3 gadu laikā Gruzijā izveidoja finanšu pakalpojumu uzņēmuma Tvino nodaļu, kas izauga no jaunu uzņēmumu izmēra līdz vairāk kā 350 darbiniekiem. Sveiks, Raimond! Labvakar, kungi! Labvakar! Vai labrīt, laikam, jā, klausītāji. Kā kurā vietā? Kā kurā vietā, jā. Ir 2015. gadā 13. jūnijas. Raimond, tu esi ceļā no kalniem Gruzijas galvaspilsētā Tbilisī un sākas ārkārtīgi spēcīgas lietusgāzes. Plūdi trāpa arī Tbilisī zoodārzā, no kura izbēga 11 vilki, baltais tīģeris un citi dzīvnieki. Pastāsti lūdzu par notikumiem 13. jūnija naktī un kas notika 14. jūnijā pa dienu. Jā, droši vien uzreiz jāsaka, tas notikums bija pārsteidzošs un tāds ļoti neparasts, bet tā pašā laikā arī diezgan traģisks. Bet varbūt abstrahējoties no tās traģiskās puses, jā, tad mums Latvijā mēs esam pieraduši pie savas viensētas un to, ka mēs redzam, burtībā tālākais, ko mēs redzam, ir tā meža līnija, ja, no mūsu mājas. Tad, padzīvojot Gruzijā, tev tā perspektīva, arī tā ģeogrāfiskā perspektīva ļoti mainās. Un viena no tām būtiskākajām lietām, kas tu ietekmē, tas ir kalni. Un Gruzijā tie kalni ir diezgan tādi iespaidīgi. Un to, ko es piedzīvoju jau vairāk kā gadu tur dzīvojot, bija tāda kārtīga lietusgāze. Un kas notiek tajā brīdī, kad tas viss ūdens ļoti īsā laikā gravitācijas ietekmē nonāk līdz pilsētai. Tbilisī ir kā tāda bļoda. Un tur bija tā sanācis, ka, kā jau Gruzijā, celts bija jauns viadukts un kaut kas nelīdz galam bija pārdomāts, sareiķināts, kāds nebija līdz galam visu pārbaudījis. Un vienkārši notika tā, ka tas ūdens vienā konkrētā vietā netika līdz upei, bet sāka uzkrāties. Un tajā vietā par nelaimi atradās arī Tbilisī zoodārs. Un, protams, tad tur diezgan tādi traģiski negadījumi, un tad svētdienā man ļoti daudz zvanu nāca, kas tur ir noticis un kādas šausmas. Un tur uz vietas mēs varbūt to tā uzreiz nesapratām, neapzinājāmies, jo mēs braucām garām tai vietai, nākamajā dienā viss tā kā kārtībā. Un tas varbūt nedaudz komiskais bija tajā visā, bija 2 lietas, ko es atceros. Mūsu tā laika birojas bija netālu, centrs tas principā, tas bija 20 minūšu gājiens. Tad pirmdienā kolēģi man atnāca paziņoja, ka viss kolektīvs baidās iet mājās, baidās iet ārā no ofisa, jo nebija atrasts vēl baltais tīģeris, un patiesībā viņš bija it kā kaut kur redzēts, un vienmēr sakot, cilvēkiem bija bail iet ārā no ofisa, tad mēs tur sūtījām taksometrus un vedām cilvēkus uz mājām.
Bet no šī te atgadījuma droši vien pats tāds interesantākais stāsts bija tas, ka pēc kaut kādām 3 dienām uz Azerbaidžānas robežas tika aizturēts pingvīns, kas bija ticis līdz tai upei, tais plūdos, un viņi pārķēra tur. Bet kopumā tā situācija, protams, bija diezgan traka, traģiska, un principā arī ļāva pastīties uz to, kā gruzīņi risina šādas te krīzes situācijas, kuras viņiem nav bijušas maz visā viņu nācijas un valsts pastāvēšanas vēsturē. Tad, protams, ir tas pirmais šoks, ir daudz par to sarunas, bet tā kopumā viņi visu tver dzīvi viegli. Un, protams, pagāja tur nedēļa un īsti vairs no tās traģiskās dienas nebija nemiņas. Kāpēc, tavuprāt, tas pingvīns neceļoja uz ziemeļiem? Es domāju, viņš vairāk tā pa Straumu ceļoja, jo Strauma iet uz Azerbaidžānu. Es domāju, viņš vienkārši izvēlējās, kā jau pingvīns varbūt vieglāko ceļu. Tie risinājumi, attiecīgi skatoties uz šādu tā kā nelaimes gadījumu, ka tie risinājumi tādi globāli netika radikāli meklēti, vairāk cilvēki vienkārši ir šokā, pārdzīvo un principā nekādas mācības nav gūtas, vai arī tomēr kaut kas izmainījās, kā risināt šādus jautājumus nākotnē? Droši vien tad varbūt tādā atkāpē jāsaka, kad, teiksim, mans uzskats vispār, ka cilvēki visur mēs esam vienādi līdzīgi, un patiesībā tas, kas veido mūsu sabiedrību, ir kaut kāda apkārtējā vide, iespējas, un ne visur viņas ir vienlīdzīgas. Līdz ar to, teiksim, pārceļoties uz Gruziju, tas pirmais, ko tu pamani, ir, tu saproti, ka ir valsts, kura ir 10-15 gadus atpalikusi no mums. Un mēs savukārt jau bijām tie, kas bija atpalikuši no Eiropas pa visiem tur 50 gadiem. Ja? Un viena lieta, ko tu redzi, kā procesiem vajadzētu mainīties, jo tas bija arī laiks, kad es tur biju, viņi parakstīja asociācijas līgumu ar Eiropas Savienību, kas būtībā sevī paredz to, ka tiek bruģēts ceļš uz Eiropas Savienību un uz kandidātu valsts statusu Eiropas Savienībā. Un tad palasot ziņas, tad apmēram saprotu, ko tas viss asociācijas līgums grozās, un tas ir tur to likumisko bāzi, ja tur pielāgot un kaut kādas elementāras lietas. Un viena no lietām, kas man tur iekrita acīs, bija smēķēšana un smēķēšanas ierobežošana. Un tajā laikā es saku kolēģiem, būs tāda lieta, ka jums būs tā smēķēšana telpās aizliegta, arī visa Eiropa tur ir to izdarījis, un tur ir pamatoti dati, kāpēc tas ir labāk nācijai un tā tālāk. Jo pirmā nedēļa man jaunajā darbvietā Tbilisī bija tāda, kad es visu laiku staigāju pa ofisu, kaut kur kāds ir smēķējis. Un ir balkoni abās pusēs birojiem, bet viņi, tie cilvēki ir tā pieraduši, ka viņi vienkārši smēķē birojā. Ja? Un mēs tādas elementāras lietas dabējām risināt. Un, protams, gruzīņu reakcijas to bija, mēs smēķētāji nācija, mēs ielās iziesim, mēs tur. Un tad jau gadus vēlāk es atbraucu un izrādās, viss tas aizliegums pēkšņi stājies spēkā ir un neviens vairs nekur nepīpē. Tas viņiem nāca gan kopā ar marihuānas tādu liberalizāciju, ja? Un tad cigarešu dūmu vietā diezgan daudz varēja sajust kaņepju smaržu uz ielas, ja? Bet kopumā viņi vienkārši kā nācija uzskatām parāda, cik cilvēks ir adaptīvs, cik viņi ātri spēja mainīties, un lai ir arī tā atpalicība, ir atsevišķas lietas, kur mēs no viņiem varētu daudz ko pamācīties. Kāpēc tavuprāt Gruzija ir, tu saki 15 gadus uz apakaļ, mēs ar viņiem bijām vienā tajā fantastiski draudzīgajā savienībā, kur neviens īsti negribēja pats būt, bet kas ir tas iemesls, mēs vienā laikā ieguvām neatkarību, kas ir iemesls, kāpēc Gruzija, tavuprāt, šobrīd, tu saki 15 gadus ir aiz mums? Tas metriks, pēc kā mēs to droši vien varētu mērīt, ir ienākumi, jo mēs tiešām bijām līdzīgā statusā un stadijā un stāvoklī 91. gadā, 92. gadā. Tas ir tas, varbūt pēc kā es tā kā mēru to augli, jo tik līdz ienākumu līmenis cilvēkiem aug, tā viņi Maslow piramīdi atceramies, ja, tad viņi sāk domāt par
par vairāk lietām. Tur sāk iekrāt, sāk investēt, sāk vairāk naudas var tērēt, nezinu, tur kultūrai, ceļošanai, ja. Un tas ar sevi nes atpakaļ daudzas tādas pozitīvas lietas sabiedrības attīstībā. Nu, Gruzijā tad, kad es turien pārcēlos, tur bija redzams, ka jā, ir slānis sabiedrības, kas dzīvo ļoti labi un tiešām izteikti labi. Un pārējie, vienkārši cīnās par izdzīvošanu, jā. Un mēs, protams, kā finanšu nozares uzņēmums, mēs nācām ar kaut kādu tādu savu redzējumu, savu standartu, ja, un attiecīgi mums bija ļoti viegli atrast ļoti talantīgus cilvēkus. Un viena no talantīgākajiem cilvēkiem, kuriem es esmu strādājis, tie bija tieši mani Gruzijas kolēģi. Ja. Ar to es gribu pateikt, ka atšķirības starp cilvēkiem relatīvi maz, bet tas, ko tās iespējas viņiem dod, attiecīgi viņus arī nedaudz varbūt atmet atpakaļ. Ja. Tas, kas ir lietas, kas mani varbūt izbrīnīja, ja, par ko mēs tur varētu, kas ir kaut kāds paraugs, varbūt, kur mēs varētu pamācīties, tad, teiksim, no uzņēmēja perspektīvas, ja, tad tur bija viena vieta, kur tu kārtoji visus juridiskos jautājumus. Viņš saucās House of Justice. To Sāakšvili laikā viņi izveidoja būtībā apvienoja visus valsts reģistrus. Uzņēmumu reģistru, zemes grāmatu, ja, tur jebko, kur tev ir vajadzīgi juridiski pakalpojumi, notariāli pakalpojumi, kas saistīti ar valsts pakalpojumiem. Ja. Tas ir vienā vietā. Tu aizēji paņem numuriņu vai piesaki laiku, un tu jebkuru lietu var izdarīt burtiski tur 10 minūšu laikā. Manā skatījumā tas, un es redzēju, cik tas man kā ekspatam tur atviegloja dzīvi, ja. Tas bija, manuprāt, fenomenāls risinājums. Protams, tad, kad tu skaties pirmais, pusgads, ja, es tur aizdodos, tajā laikā mans dreskots darbā bija uzvalks, tad man kolēģi bija jālūdz, kas meklēja, kur Tbilisī var ķīmiski tīrītavu, kur var uzvalku izmazgāt. Tādas bija laikam 2 tajā brīdī. Okay, un tad blociņā uzreiz ieiet to, ka biznesa ideja šitien te vēl viena, te varētu vēl ķīmiskā tīrītavu būt, tad vēl labāk notek ūdeņu sistēma, lai zodārs paliek virs ūdens. Un to tu redzi tur. To tu tur esot redzi, tātad ir skaidrs, ka ir tas Eiropas kurs. Tu redzi, cik daudz servisu pakalpojumu mums, pilnīgi pierastu lietu tur nav, ja? Un tu pilnībā tevi skaidrs, ka šis te attīstīsies, tas te attīstīsies, ja? Bija arī tā, ka paralēli tam pamatdarbam, kas aizņem ļoti daudz laiku, bija kaut kādas idejas, kaut kādi mēģinājumi arī man ar kaut kādiem dažiem partneriem gan no Latvijas, gan uz vietas kaut ko attīstīt, un beigās mums izdevās arī attīstīt distribūcijas uzņēmumu, kurš būtībā vēl šodien pastāv arī tur, ja? Bet tu redzi tās lietas, un tiešām, viņas iet pēc vienas receptes. Tāpēc kādreiz, es atceros, ka es biju jaunāks, tad bija tāds latviešiem aizvainojums pret Zviedriem vai Skandināviem, kur šeit brauc un apmēram mūs uzskatīja tur par 3. pasaules valsti, bet tajā brīdī, kad tu esi tādā pašā situācijā tajā Gruzijā, tu jau neesi kā tāds gaišreģis. Tu vienkārši ej viņiem stāsti lietas, kas ir pašsaprotams pie kapitāliskas sistēmas, ja, pie brīvas tirgus ekonomikas, kā lietām ir jānotiek. Un man bija tā iespēja patiesībā, jo 14. gada sākumā es tur ierados, un līdz 17. gada sākumā es tur biju. Un tas bija tāds diezgan tāds uzrāvienu posms, un par cik man tur palika uzņēmums, tad es tur, principā, reizi 2-3 gadā braucu. Un, kad tu brauc ar tādiem lielākiem intervaliem, ļoti uzskatām varēja redzēt, ka tas viss iet to attīstības ceļu. Ja. Protams, viņiem tur viena liela sadaļa ir viņu fantastiskākā daba, ģeogrāfija un attiecīgi no tā izrietošā turisma nozara. Ja. Un ļoti daudz, protams, ap to viss attīstījās. Tur viesnīcas, restorāni un visādi servisi. Bet tas bija iespaidīgs, es teiktu, tagad 10 gadi ir gandrīz vai pagājuši, ļoti iespaidīga izaugsme šajā te periodā tur ir notikusi. Ja. Un es domāju, tas arī ir turistiem, ja latviešiem ļoti patīk Gruzija, turistiem jāņem vērā, ka tas šarms visdrīzāk tuvākajā dekādē viņš sāks zust. Ja. Tur nebūs vairs tik daudz
cūku un govju, kas pa šosejām staigā un kas ir pilnīgi normāla parādība. Un tad jau vēl fiks var paspēt aizlidot, kamēr vēl govs ganās pa to rajonu. Sākot to sarunu, tu teici, ka Gruzija principā 10-15 gadus no mums atpaliek. Tu teiktu, ka tas aizvien tā ir tie 10 gadi, vai tagad, salīdzinot ar to pirmo ierašanos tur un salīdzinot ar varbūt pēdējām reizēm, kad tu esi tur bijis, kāda ir tā atšķirība, ko tu redzi, vai aizvien tie ir 10 gadi vai jau mazāk? Zini, laikam tik varbūt banāli vienkārši arī es to nevaru vērtēt, jo viss ir uz ko tu skaties. Ja tu skaties uz turismu nozari, noteikti nē. Es domāju, ka viņi pat varbūt ir turpat, kur ir Latvijā, vai pat vēl nedaudz kaut kur priekšā. Ja, ja tu skaties, teiksim, uz tādu uzņēmējdarbības vidi, noteikti atpalicība tur ir. Nezinu, tur kapitāla tirgus ir ļoti neattīstīts. Dažādu finanšu instrumentu pieejamība kā tāda, ja tur uzņēmējiem ir vēl bērnu autiņos. Ir kaut kādas lietas, kā tas pats House of Justice, kas ir it kā, ir labāk sakārtots kā pie mums. Tā viennozīmīgi pateikt, ka tie 10-15 gadi noteikti nevar. Ir lietas, kur tiešām Gruzija ir gājusi lieliem soļiem uz priekšu, ja. Man tur tuviem draugiem ir lauksaimniecības bizness, un tad tur es domāju, ka viņi ir vēl 20 gadus atpalikušāki nekā, teiksim, Latvija vai Lietuva. Ja? Kas ir tavuprāt tie iemesli? Tā ir ģeogrāfija, tas ir tā viņu atrašanās vieta, ka viņi ir tik tālu projām no, es nezinu, tur milzīgiem tirgiem, tā ir ģeopolitiskā situācija, tā ir kaut kāda iekšējā politiskā nestabilitāte. Kas ir tie iemesli, kāpēc tavuprāt Gruzija faktiski, kas, kā 30 gadus ir neatkarīga no Padomju Savienības, un kāpēc tavuprāt lietas varbūt tur neiet tik labi kaut kādās atsevišķās jomās, jo mēs faktiski paši esam šeit tādā diezgan ekskluzīvā valstu klubiņā, ja neskaitu tur dažas, tad mums tāpat Skandināvija visur apkārt Eiropas Savienībā brīvā pieeja, vai tavuprāt tas ir tas galvenais iemesls, vai kaut kas tomēr fundamentāli cits? Es domāju, tas galvenais iemesls ir, mēs jau pieskārāmies, tad 92. gads, 91. gads pat, ja. Ja mēs paņemam to startu, es domāju, Gruzija bija labākā situācijā nekā mēs, ja. Rustāvī pie Tbilisi ir pilsēta, kas ir būtībā tikai pakārtota metalurģijai, tur bija lielākais metāla pārstrādes uzņēmums Padomju Savienībā. Viņiem bija ļoti, ļoti attīstīta gan ražošana, gan lauksaimniecība, ja, tad Gruzija bija principā tā vieta, no kurienes tur, nezinu, visi arbūzi, persiki un kas tikai netika vests uz Padomju Savienību. Gruzīni, kas atcerās 80. gadu vidu un beigas, viņi saka, tu novāc savā lauku mājā ražu ar arbūziem, persikiem, pielādēja pilnu ziliņu, aizbrauc uz Maskavu vai uz Minsku vai uz Kijevu vai Rīgu, pārdevi atbrauc, varēja visu gadu dzīvot, nopirkt jaunu mašīnu. Ja. Viņiem, es domāju, to attīstību, ja mēs skatāmies no visiem tiem faktoriem, primāri ietekmēja tas, kad jau 90. gadu pašā sākumā viņiem bija būtībā Tbilisī bija tās tā kā bandu karš starp rajoniem, pēc tam jau bija pirmais karš. Bija pirmais viņu prezidents pirms Ševarnadas, bija tāds vīrs Gamsa Hurdija. Un Gamsa Hurdija un Džohars Dudājevs, kas bija tā laika, Čečenijas vadonis, viņi bija ritīgi tādi inteliģenti brīvības, viņu nāciju brīvības cīnītāji. Un es domāju, cik man ir zināms, viņi bija aizgāja diezgan mīklainos apstākļos bojā, un tā ir tāda mana teorija, bet es domāju, šodien redzot to, kas notiek Ukrainā, mēs redzam, ka arī Krievijas un Padomju Savienības visi šie dienesti viņi jau nekur neizkūpēja gaisā. Viņi turpināja savu darbu un viņi turpināja pastāvēt. Un tie visi nemieri un tas, ka tās tautas tika rīdītas viena pret otru, ja, tāpat tā reģionā Azerbaidžāna ar Armēniju, joprojām tas konflikts Karabahā nav atrisināts. Vienmēr sakot, mēs tomēr trāpījām pie vieniem sāniem mums Eiropa, ja, Polija, kas arī fantastiski attīstījās. Un otrā pusē mūsu lielais ļaunais kaimiņš.
Viņiem, es domāju, tur bija bišķiņi viss tomēr nemierīgāk, ja? Un tāpat kā Armēnija, viņi pat īsti jau, nevar teikt, ka viņi tā kā brīva kļuva, ja? Azerbaidžāna un visas stānas, kas iet Padomju Savienības, teiksim, austrumu pusē, ja? Labi, tuvākais laikam Baltkrievija, Lukašenko, tur jau visur pie varas nāca, bijušie kompartijas vai KGB vadītāji, piemēram, Ševernadze, pirmais ilgstošais prezidents Gruzijā, bija pat visa PSRS, man liekas, KGB vadītājs. Viņš bija augststāvošs sistēmas cilvēks. Un skaidrs, ka tur man pat gadījās vienu laiku dzīvot Bilisī pie viņa mājas, kad viņš jau bija dzīvs. Ja? Pils. Ja? Viņš tur pili bija uzbūvējis, un viņš tur mierīgi dzīvoja, lai arī vara bija mainījusies. Tā kā es domāju, ka tas lielā mērā ietekmēja šo te nāciju tādu labklājības, vispār nākotni, ja? Bet vai var tur vainot pašus gruzīnus vai nezinu, kazahus vai Azerbaidžānus? Domāju, ka nē. Es domāju, ka mums tiešām paveicās, kad arī Eiropai droši vien bija svarīgi, ka šeit ir, arī Amerikai bija svarīgi, ka šeit ir tomēr buferis, ja mēs esam pēdējais bastions kaut kā un Eiropa ir tik tuvu. Es domāju, ka mums varbūt pat paveicās, varētu teikt. Ja. Un es domāju, tas ir globāli arī redzams, ja, ka tas viss laiks viņiem 90. bija trakāki nekā pie mums, un viņi beidzās tikai principā pie tā brīža, kad bija Rožu revolūcija, kad Sāakšvili nāca pie varas. Un tur atkal tas klants tā kā nāca pie varas, ļoti daudz foršas reformas, tiešām fantastiskas reformas, bet arī paiet laiks un tas klants sāk, tā teikt, uzdzīvot. Es tieši vēlējos jautāt, vai arī tas sociokulturālais aspekts spēlē kaut kādu lomu, vai tas ir, vai no tevis stāstītā vairāk izklausās, ka cilvēki kā cilvēki, tādi paši kā visur mēs esam vienādi, bet ka tā augša, tā politiskā virsotne, ka tā ir tā, kas principā dzen to tautu apātijā kaut kādā mērā un neļauj attīstīties. Jā, jo tu vairākas reizes atsaucies uz tādu tā kā bandas grupējumu un tam līdzīgi. Tas ir kaut kāda vairāk, tam ir kaut kāda dziļāka, tāda vēsturiskāka izcelsme tam visam, vai viņi vēsturiski kaut kādā veidā ir veidojušies. Iespējams jā un iespējams nē, bet es tad varbūt nedaudz vēl atkāpšos atpakaļ. Strādājot tur, tas jau laikam bija jau 3. gads, un uzņēmums izaudzis ir 300 pāri darbinieku, un mēs jau no Tbilisī mēs tā kā vadījām gan Krievijas tirgu, gan pats es piedalījos Kazahstānas tirgus atvēršanā. Respektīvi ir ļoti daudz lietas, ļoti dažāds kolektīvs raips, un tajā brīdī es domāju, ir 2 gadi te nostrādāt, varbūt ir vērts arī paņemt kaut kādu vietējo, teiksim, tur kouču un pastrādāt ar to domāšanu, kā teiksim, Gruzijā vadītājs trenē. Un man sagadījās, tur bija tāda viena privāta biznesa akadēmija, kur šāda lieta nodarbojās, un patiesībā man tur neilgu laiku sanāca, laikam kaut kādas tur 5 sesijas tikai sanāca, jo tas pasniedzējs, viņu ievēlēja pa Gruzijas izglītības ministru. Viņš bija ļoti inteliģents džeks, un mēs tagad sākam runāt par to, kā ir gruzīņi un kā ar viņiem strādāt, jo kopumā man tur tā kā bija viegli saprasties, jo es diezgan ekstraverts esmu, un gruzīņi paši arī ir ļoti atvērti, ļoti tādi atvērti arī džeki, teiksim, tur tādā emocionālā ziņā, ja, tur pa jebko var runāt, nav tā kā latvietim ir kārtīgi jāiedzer, lai varētu tā kārtīgi no sirds izrunāties, ja. Un tas pasniedzējs, viņš man to visu sarunu sāk, visu to coachingu sāk ar 3 gruzīņu tautas pasakām. Ja. Un patiesībā interesanti lieta, jo viņš tās tautas pasakas atspoguļo to jebkuras nācijas cīņu un arī to, kas tiek ielikts tā kā nākamajai paudzei, kā domāšanas veids, un viņās visās ir kaut kādas slēptās ziņas. Tā viena pasaka bija būtībā par arābu, kas ir ļaunais un kurš ir visu laiku jāapčakarē. Tad, jo tas savukārt nāk no laika, kad persieši šeit,
tur bija. Ja? Tad tie bija kaut kādi 300 gadi okupācijas. Ja? Un, protams, tas bija briesmīgs laiks, un patiesībā tas viss grūzīņu ārējais izskats, viņš nāk no tā laika. Jo tu tālāk Gruzijā brauc uz Kaukāzu, jo augstāk ciematos tu brauc, kur cilvēki dzīvojuši paudzēm un nav baigi migrējuši, ja? Tu tur redzēsi vairāk tādu tipu, kā ir, es nezinu, tur Ungārija, Eiropas vidieni, ja? Tur būs arī cilvēki ar zilām acīm un gaišiem matiem. Tā bija viņiem tāda liela cīņa, kurā viņiem bija jāmācās dzīvot. Paralēli tam, tur vienmēr gāja zīda ceļš, vienmēr notikusi tirzniecība, ja? Attiecīgi, tāpēc arī gruzīni ir tādi atvērti, tāpēc viņi māca uzņemt ciemiņus, un tas gruzīņu galds ir tāds fantastisks veids, kā atvērt jebkuru garām gājēju sarunām, ātri ar viņu tikt līdz lietai, kaut ko sarunāt. Ja? To viņš arī tā kā redzēja kā tādu vēsturisku daļu no tās viņu kultūras. Ja? Un tad tā vēl viena lieta bija, ka tā otra pasaka bija par to, ka iet skudra un blūs gar upi. Ja? Un tas tā kā reprezentē, teiksim, divus gruzīņu vīriešu. Un tā blūsa saka tai skudrai, klausies, mums jātiek pāri, hops, es pārlekšu. Viņi pārlec. Un, es tev pēc tam palīdzēšu tikt pāri tā. Skudra domā, pagaidi, blūsa var, es arī pārlekšu. Protams, skudra lec, iekrīt ūdenī, sāk slīgt, peld, atrod lapus, sēžās tās lapas un bļauj tai blūsai. Blūsa, klausies, tu risini šito. Tā blūsa skrien gar malu un risina to problēmu. Un tā ir tāda gruzīņu džeku domāšana. Ja? Kamēr es tur strādāju, mēs uzņēmums izsniedz aizdevumus. Ja? Mēs nomājam telpas no turīgas ģimenes, kurai pieder tur vesels izstāžu komplekss. Un tagad mēs, tas dēls, tai ģimenei, kas tur piedalās tajā uzņēmuma vadībā, viņš man zvana, saka, jāstiekās. Satieku, viņš klausies. Tu nevari, man tur vienu čombu vajag iebāzt tajā melnajā sarakstā, lai viņam kredīts vairāk nedod. Es saku, bet taču, lai viņš pats tiek ar to galā, ja viņš kaut ko nevar samaksāt, tad tās jau viņa problēmas. Viņš, nē, tās ir manas problēmas, es visu laiku tos kredītus maksāju. Ja? Un tā ir, es domāju, tāda kulturāla lieta, jo, ja tu esi dzīvojis tādā, starp visādām varām, ja, tur, nezinu, Krievu impērija, Osmaņu un tā tālāk, ja, tev vienmēr ir bijis jābūt, kā komunai, gan mazām, gan lielām komunām bija jāspēj dzīvot vienam otram palīdzēt, ja, un tas ir viņos iekšā, bet tā lieta, kas varbūt viņiem traucē, un to man arī tas pasniedzējs izstāstīja, viņš ir, es varbūt kļūdīšos ar tiem periodiem, bet līdz tur 19. gadsimta sākumam, ja, līdz tur Pirmam pasaules karam, vidējais vīrieša dzīves ilgums Gruzijā bija tur 31 gads. Ja. Viņš saka, kā tu domā, ko tava kultūra tevī sēja, kad, statistika varbūt neviens tevās, bet visi saprot, džeki mirst jauni. Jo gruzīņi, principā, viņi bija, pat viņi sev uzskata par impēriju, man liekas, tur tās pirmās valsts veidojās kaut kādos tur 11. 12. gadsimts, ja, un tad viņi neņēma tos kaimiņus kā vasaļus, bet tīri kā aizsardzības funkciju pildīja. Viņi tur izplatās vienu brīdi Armēnijas daļa, Turcijas teritorijas, Azerbaidžānas teritorijas viņiem bija. Bet viņi visu laiku dabūja karot, un viņiem nebija profesionāls armijas, līdz ar ko viņi tā kā visi bija karotāji, principā, te varēja iesaukt. Un līdz ar to tas vidējais dzīves ilgums bija tie 30 gadi. Ko tad džekam mājās māca? Tātad dzīvo ātri, jo dzīve ir īsa. Kā nāzāpieties droši vien? Ja. Protams, tas viss no bērnu kājas, ja, un līdz ar ko tas viņiem vēl nav pazudis, jo mēs dzīvojam šobrīd citā laikā, sen jau viņiem, kopš Otrā pasaules kara viņiem vairs nav jākaro, ja, un kaut gan viņiem ir bijis, arī visi šitie konflikti, kas bija ar Krieviju, ja, viņiem ir vēl bijis viņi, un es domāju, ka tas arī viņus ietekmē, ja, jo tu redzi to, kad tu aizbrauc, it kā tas dzīves līmenis tur ir krietni zemāks, man liekas. Tā, ka mēs salīdzinājām kaut kādas algas, tas bija apmēram 2,5 reizes tur zemāks atalgojums līdzvērtīgā amatā. Bet tu redzi, ka viņi visu laiku iet pa restorāniem. Tā ir kulturāla lieta, ja, bet Ziemeļa Eiropā tu nekur to neredzēsi. Un cilvēki aizies restorānu vienreiz tur mēnesī, ja, varbūt, un tas būs tas kaut kas ļoti īpašs. Viņi krāsi, ja, tur ļoti racionāli tam pieies, bet tur tas tā vienkārši nav. Un es domāju, ka tas viņiem arī varbūt kā nācijai traucē tur, teiksim, tā ātrāk atspērties, ja? Bet nav arī tā, ka tur nav tāda cilvēka, kas tā domā. Vienkārši tas prasa kaut kādu laiku un viņiem līdz tam ir jānonāk. Tāpat kā mums.
Ņemot vērā tās visas atšķirības, ko tu tagad pastāstīji starp cilvēkiem, kas ir tur un kādi mēs esam šeit Latvijā, pastāsti mazliet par to savu pieredzi, izveidot uzņēmumu no 10 cilvēkiem uz 350 cilvēkiem. Kādus izaicinājumus tas sevī ietvēra? Jā, droši vien otrais dzīvē tam es nebūtu vairs gatavs iet cauri, bet es biju nedaudz jaunāks ar lielām ambīcijām un daudz enerģijas un bez 3 bērniem. Tad tik īsā laikā tik strauji augošam, tik strauji izaugt uzņēmumam nozīmē patiesībā tur katru pusgadu vadīt citu uzņēmumu. Un man bija apkārt par laimi diezgan daudz tādu pieredzējušu vadītāju un arī daudzas kaut kādā pašizglītībā ieguldīju un tās dažas tēzes man apstiprinājās. Tad tā pirmā lieta ir, kad ja tu esi maziņš uzņēmums, ja, tagad man arī uzņēmums tur līdz 10 cilvēkiem, tu būtībā ar katru vari komunicēt individuāli, tu kā vadītājs, esi ritīgi hands-on, tev ir visādi uzdevumi pašam, ja tu regulāri, gatavo kaut kādas atskaites, tu organizē sapulces, tu viņām gatavojies, bet paralēli tu dari ļoti daudz administratīvas lietas, piemēram, ja. Tev tā kā ir visu laiku kaut kādu uzdevumu, tev jābūt diezgan plašam skillsetam un tu to dari. Tad uzņēmumam augot, tā laika proporcija tev apmēram 20% sākumā tu velti kolēģiem, tur viņiem strādā, tu viņus virzi. Un tā proporcija vienā brīdī, beigās man bija praktiski visu laiks tikai sapulces. Ja, no rīta tu atnāc, tev ir grafiks 7 mītingi, plus mīnus 45 minūtes stunda, pa vidu tev viņiem ir jāgatavojās, vēl kādā brīdī tev ir jāatbild uz e-pastiem. Protams, tu ļoti dabūni strukturēt savu dienu, savu laiku un ļoti skatīties, kas ir tās prioritātes un iet vairāk pēc tāda prioritāšu saraksta. Ja, bet tas galvenais, tā galvenā pārmaiņa ir, ka tu ikdienā nenodarbojies praktiski ne ar ko citu, kā tu strādā ar cilvēkiem. Ja? Un man paveicās, man tur bija tiešām izcila, lieliska starptautiska komanda un bija viegli strādāt ar tiem cilvēkiem, līdz ar ko es viņiem uzticējos un es biju vienmēr pārliecināts, ka viss, ko mēs izrunājam, norunājam, ka tas tiks darīts un uz to tiks uzņēmums virzīts. Tā kā tā ir viena lieta, ko es noteikti varu pieminēt šeit. Bija ļoti interesanti. Ļoti interesanti. Es zinu, ka Roberto arī esi šobrīd tajā jaunu uzņēmuma posmā, un tu noteikti vienreiz dzīvē iesaku visiem, kam ir iespēja izbaudīt. Bet jā, ļoti intensīvi. Ļoti intensīvi ir tas, kad pie tādas izaugsmes tev vienmēr būs miljonas lietas, kas ir jāizdara, kuras vajadzētu izdarīt, bet tu varēsi izdarīt varbūt 1% no viņām. Un tev ir būtībā tas, kas tev ir jātrenē, ir spēja redzēt tās lietas, kas visstraujāk virzīs to uzņēmumu tur, kur attiecīgi, akcionāri vai valde ir nolēmusi viņu virzīt. Ja? Tad tu identificē tās lietas, kas dos vislielāko pievienoto vērtību konkrēti tam mērķim, kāds ir uzstādīts gadā vai stratēģijai, kas ir uzlikt uzņēmumu, un tad tu strādā būtībā tikai uz to. Bet kāpēc Gruzija? Kā tu līdz turienē nonāci? Kas bija tas galvenais iemesls, kas tev aizveda? Kādā ziņā, kā izpaužās nejaušība? Es biju kādu laiku nostrādājis, 6-7 gadus reklāmas nozarē, reklāmas aģentūrās, kas bija arī ļoti laba pieredze, jo tev ir ļoti daudz dažādu klientu, sākot ar Rimi, Latvijas Telekom, lielu uzņēmumu, tu redzi, kā viņi strādā, kā viņi domā, ja, katrs viņi ir savādāk. Un tad es jau biju sācis kaut kādas savas lietas darīt, pusgadu, un man bija saruna ar Tvino īpašnieku Armandu Broku, viņš man tā kā pasauca, jo kāds man bija šiem kolēģiem man bija ieteicis, kā mārketinga cilvēku. Mums bija kaut kāda saruna, kurā es vismaz identificēju un arī viņiem to pateicu, ka, manuprāt, viņi nebija gatavi tai pozīcijai, ja, paiet 9 mēneši. Acīm redzam, tā saruna bija laikam laba, un viņš man zvanīja vienkārši piedāvāja. Viņš teica, man vajag tevi satikt. Nākamajā dienā satikāmies, viņš teica, ir tāda lieta, kur brauc, dari Gruziju. Es tikko būtībā pusgadu biju iepazinies, jo tagadēju manu sievu Martu, un tad viņai paziņoja, ka es vienkārši piekritu. Jo tajā laikā īsti nekas neturēja, bija tikai labas atsauksmes par Gruziju dzirdēts.
Un tad es ierados Gruzijā, nakts vidū ar taksi atbraucu līdz pilsētas centram. Principā neko nezināju. Ja. Mums bija tas pirmais birojs, mums bija tieši, viņiem ir Brīvības laukums, un praktiski tur 2 kvartāli no tā Brīvības laukuma. Un te nakts vidū izkāp ārā, un tu redzi, biju gaidījis varbūt tā kā bišķiņu tādu jau eiropeiskāku to, varbūt ne pašu pilsētu, ja, bet, ka tur būs tāds, sakoptāks. Jā, brīžiem tu redzi tur centrālās bankas ēka, tur visi gaismās, tur wow, viņiem ir tāds koncerts zāles, bet, kopumā tā bilde vecpilsētā ir tīpaši, ja, diezgan bēdīgi, ja. Tad es no rīta nevarēju aiziet gulēt, es domāju, labi, tur 7 no rīta tieši pastaigāšos, apstīšos to Tbilisi, aizgāju līdz birojiem, apstījos, kur birojas, tur vēl lielāka bēda aina parādījās, jo tā dziļāk vecpilsētā ejot iekšā, tur likās vispār viena grausta paradīze. Nevarēju atrast līdz 9:00 nekur, kur kafiju nopirkt. Tas man likās dīvaini, jo tāds koncerts, piemēram, kā Narvesens. Vai ko vēl viena biznesa ideja aiziet blociņā? Bija jau mums arī šī biznesa ideja. Viņi tikai prasīja pārāk lielas investīcijas un nevarējām atrast investoru, kurš būtu gatavs mesties Gruzijas tirgu ar šādu investīciju. Bet jā, es aizbraucu pilnīgi neko nezinot, un patiesībā man ļoti paveicās. Es ar kaut kādiem draugiem, tur kādā WhatsApp grupiņā, tur pirmās nedēļas beigās rakstu, ka ļoti dīvaini, ka tie cilvēki pavisam savādāk domā, un tad man kāds no draugiem, kurš bija bijis couchsurfingā, Tbilisī, teica, ka nē, viņš pazīst 2 fantastiskus cilvēkus, mēs nākamajā nedēļā satikāmies, un šobrīd, es varu teikt, tie ir vieni no maniem vispār dzīves tuvākajiem draugiem, 2 dviņu brāļi ar ģimenēm, un viņi man iepazīstināja vēl ar tuviem draugiem, tur tad daži kolēģi kļuva arī tādi tuvi draugi, un kopumā, ko es varu pateikt? Es domāju, ka jebkurā nācijā, jebkurā valstī, jebkurā vietā ir dažādi cilvēki, un tu vienmēr varēsi atrast, tīpaši mūsu laikmetā, kad informācija ir pieejama, tu vienmēr varēsi atrast inteliģentus, līdzīgām vērtībām cilvēks, un tur tā saruna mums ļoti ātri raisījās un kontakts ļoti ātri izveidojās, un mēs ļoti daudz laika tur pavadījām viņam. Tā kā otra ģimene tur bez mazvai bija, ja? Jo, visa tā kontekstā man arī nācās tajā laikā draudzene, vēlāk jau sievu, viņai nācās pārcelties, ja? Mēs nodzīvojām arī 1. gadu ar pirmo mazuli tur, un tad, kad otrais jau pieteicās, tad mēs nolēmām, ka mēs dosimies apakaļ. Bet tā rezumējot, ka tu esi savos 20 līdz 30, tev vienmēr ir tā vēlme kaut kur aizmukt, kaut ko vairāk, tev ir ambīcija, ja? Tad noteikti visiem ieteiktu spērt to soli un aizbraukt kaut kur padzīvot citur. Un nevis uz mēnesi, 2, pusgadu, bet tiešām uz gadu, 2, 3, ja? Jo tu pēc kaut kāda gada sāc tiešām iejusties tajā kultūrā, tu sāc tās nianses pamanīt, tu sāc tās viņu paražas redzēt, ja? Gruzijā tas ir ļoti svarīgi, ja? tās paražas, un kad jau tu sāc uzvesties līdzīgi kā viņi, ja? Tad, protams, tu tur kļūst pa savējo. Būtībā tu redz arī bišķiņ no citas puses to kultūru un tos cilvēkus, ja? Un jāatcerās, ka droši vien, tāda iespēja dzīvē visdrīzāk ir viena. Tāpēc ir jāizvēlās kārtīgi un prātīgi. Ja. Un es esmu ļoti priecīgs, kad mums ar ģimeni, un man tā bija Gruzija. Tiešām ļoti priecīgs un pateicīgs, ka tā sanāca dzīvē. Ko jāizvēlās kārtīgi un prātīgi, un tad arī mēs esam izvēlējušies tādu kārtīgu un prātīgu dziesmu, pēc kā mēs arī atgriezīsimies ar spēli studijā. Tarana
Esam atpakaļ horizontologā. Ar mums kopā ir Raimonds Cipe, un tagad mēs esam nonākuši pie Viktorīnas par Gruziju. Raimonds un Mika, ļaujiet, es iepazīstināšu jūs un auditoriju ar spēles noteikumiem, kas nav mainījušies, bet tāpat atgādināšu. Es esmu sagatavojis jums 5 jautājumus par dažādām tēmām, un jūsu uzdevums būs uz šiem jautājumiem atbildēt. Uzreiz brīdinu, ka jautājumi nebūs viegli, bet dos iespēju gan mums studijā, gan arī klausītājiem plašajā pasaulē uzzināt kaut ko vairāk. Klausītāji, jūs esat aicināti arī mājās vai mašīnā, vienalga, kur jūs mūs klausāties, atbildēt uz šiem jautājumiem, kamēr abi šie kungi domā, un skatīsimies, kam veiksies vislabāk. Nu ko, ķeramies klāt pirmajam jautājumam. Jautājums, Raimond, ir tev par tēmu kulinārija. Gruzijas reģions Kahetī tiek uzskatīts par dzimšanas vietu kādam alkoholiskam dzērienam. Nosauc šo dzērienu. Par šo viņi lepojās visu laiku. Un te būs arī nedaudz tāds backstories, jo es šo informāciju esmu pārbaudījis. Tad tas ir vīns, un, ja nemaldos, tās liecības, ka vīns tur ir darināts, ir 8000 gadu vecs. Tieši tā, tā ir pareizā atbilde pirmkārt. Okay, man ies ļoti labi šajā spēlē, es jau jūtu. Ir atbildes ar vēsturisko kontekstu. Klausies. Klausamies tevi. Okay. Bet man ir viens paziņa, kurš vienlaik pat bija sommeliē Rīgā restorānā Vincents, un 10 gadus nodzīvojis ir Londonā kā sommeliē un ir ritīgs vīna entuziasts. Un es tagad neatcerēšos precīzi to vārdu. Viņš teica, ka no Londonas nāk viena vīna dievietes. Tā kā sommeliē pasaulē viņi ir tas cilvēks, kurš raksta grāmatas un visi viņas lasa. Un viņi ir grāmatā vai pat sarakstījis grāmatu par Gruzijas vīniem, un tieši tur šis fakts ir apstiprināts, ka tiešām tā tas ir. Un viņiem ir ļoti bagāts tradīcijas vīnu darīšanā, un viņi ir droši vien vieni no retajiem, kuri tiešām vēl izmanto tās sentēvu, vectēvu, vecvectēvu metodas, un tur tiešām katrā mājā ir kāda vismaz pustona vīna pagrabā. Lieliski. Brīnišķīgi. Man gandrīz nav ko papildināt. Es tik varu pateikt, ka, kā tu saki, pirms 8000 gadu kāds laimīgais ielika māla traukā vīnogu sulu, paiet ziema un skaties, ir pāris vīna glāzes gatavas. To māla trauku sauc kuvevrī. Es nezinu, vai es pareizi izrunāju. Kvevrī, jā. Un kvevrī ir arī pievienots UNESCO nemateriālajā mantojumā arī kā aizsargājamais objekts. Nu ko, ķeramies tālāk. Otrais jautājums par tēmu vēsture. Mik, tev. No Gruzijas nāk viens no Otrā pasaules kara galvenajiem vadītājiem Josifs Staļins. Nosauc pilsētu, kurā Staļins ir dzimis. Es taču nezinu, kaut kāda maza pilsēta, kaut kas maza pilsēta, tā bija kaut kāda mazs ciems. Silts. Saveti, kaut kas tāds, kaut kas uz S. Bet es neatceros konkrēto nosaukumu. Uz G. Saki. Mika, laikam tev nebūs pareizi atbildi, Raimond, varbūt tu zini. Gorī, tā pilsēta. Gorī, jā, es biju dzirdējuši tā, jā. Viņš tur bija, sākumā viņš bija ritīgs partizāns un drukāja tur avīzes, un tur viņam ir tāds, ritīgs Staļina laika muzejs. Tajā arhitektūrā tur stāv viņa vagons, ar ko viņš braukāja pa Padomju Savienību. Tā kā iesaku visiem aizbraukt uz Gorī. Rezultāts ir 2-0. Ko es varu vēl piebilst par Goriju, tā ir 5. lielākā pilsēta Gruzijā, nav pavisam mazs ciems. Labi, vispār tā. Es biju dzirdējis, ka tu pateici Goriju, es biju kaut kur lasījis kaut ko šitādu, bet konkrēti. Un kas interesanti. Viņi ir tāda tā kā Valmiera, apmēram. Un kas interesanti, Gorija ir arī diezgan tuvu no Dienvidosetijas, un tad, kad notika 8. gadā Krievijas iebrukums Gruzijā, tad viņi arī apšaudīja arī Goriju pilsētu. Jā, tur ir armijas bāze šobrīd un netālu no Gorija. Braucot no Tbilisī uz Goriju, diezgan jau tuvāk Gorija. Tur būtībā tā robeža jau ir atspārdīta no Krievijas puses, tur jau pie paša lielceļa. Ja viņi pa nakti iet un to robežu tā kā tik pa laikam pabīd.
Nu, būs tā komunisma vēsture jāapmācās mazliet. To es nezinu. Cerams, ka nepiespiedu. Cerams, ka nepiespiedu kārtā. Jā. Nu labi, trešais jautājums par tēmu sabiedrībā. Jautājums, Raimond, tev. Laikam arī viegls tev būs. Paši gruzīņi savu valsti nesauc par Gruziju. Kāds ir valsts nosaukums? To es arī zināju. Sakartvelo. Sakartvelo, bet te ir būtisks stāsts viens, jo man bija jautājums, viņai īstenībā ir 3 nosaukumi. Tātad ir Sakartvelo, ir Gruzija un ir Džordža. Un stāsti, ja ir laiks, mēs varam arī iziet ātri viņiem īsajām versijām cauri. Tad Sakartvelo ir Kartvelo, laikam bija viņiem viens no tādiem prominentiem valdniekiem, un Sakartvelo ir tā kā Kartvelo zeme. Nu, tas ir no viņu valodas, tāpēc viņi ir Sakartvelo. Man liekas, tagad daudzas arī valsts pasaulē tā kā kaut kā viņu iniciatīvā pāriet uz to, ka viņi sauks viņu par Sakartvelo. Džordža, kas ir kristiešu, anglosaksu nosaukums, tas ir vairāk no Saint George, jo tā ir diezgan lielā mērā viņa ir tāds pareizticības šūpuls, it kā ir Grieķija, ja, bet tur pareizticība ir attīstījusies. Un Grūzija, un es varbūt tagad nedaudz kļūdīšos, bet grūžiem, man liekas, viņiem ir, tas ir saliktenis, tas nāk no slāvu tautām vai aizkaukāzes tautām, tā ir vilku zeme. Un nezinu, kāpēc tieši līdz mums ir šis nosaukums atnācis, ja, bet tas nozīmē vilku zemi, un tas ir pamatot ar to, ka tur Kaukāzes kalnos un kalnu piekājies, tur ārkārtīgi daudz ir vilki. Tā kā neliels skaidrojums. Jā, bet tur Latvijā kaut kādu laiku atpakaļ bija tas stāsts par to, ka jāsauc Gruzija par Georgiju. Tagad kaut ko tādu es arī dzirdēju, ka mums jāmainot ir tas nosaukums, jo viņi tā esot lūguši. Jā, mēs... Interesanti, jo Lietuva 2018. gadā savā likumā ierakstīja, ka Gruzija ir jādēvē par Sakartvelo. Un viņiem pretī Gruzija arī pieņēma likumu saukt Lietuvu par nevis Lietuvā, bet Lietuva. Rekā. Jā, nu ko, rezultāts ir 3-0, bet mums ir vēl 2 jautājumi. 4. jautājums. Uz vienu punktu varbūt ceru, nu. 4. jautājums. Mika, ir tev par tēmu reliģija. Gruzija ir viena no pirmajām valstīm pasaulē, precīzāk otrā, kas pieņēma kristietību kā valsts reliģiju, un tas notika 337. gadā. Nosauc valsti, kas tiek uzskatīta par pirmo kristīgo valsti pasaulē. Tas ir labs jautājums. Man ir vairākas versijas. Man ir versijas šeit. Pastāsti. No vienas puses zinu, ka Armēnijā ir viena no vecākajām baznīcām pasaulē. Ir ne vecākā baznīca pasaulē, tāpēc man liek domāt, ka varbūt tā ir Armēnija. Tas ir viens variants. Tad ir vesela virkne valstīm, kuras agri pieņem. Piemēram, etiopieši ļoti agri kļuva par kristiešiem. Kas varētu būt? Es nezinu, kad Roma jau droši vien tur vēl kavējās, salīdzinājumā ar visu pārējo. Jā, es nezinu. Kas tev tas ir? Kāda no šīm? Ir. Armēnija tā ir. Tā ir Armēnija, apsveic tev ar punktu. Jā, Armēnija pieņēma kristietību kā valsts reliģiju 301. gadā, 36 gadus pirms Gruzijas. Un, kā jau tu tieši teici, Armēņu apostuliskā baznīca ir viena no pirmajām. Tā tika dibināta 1. gadsimtā. Vismaz kaut kāds gods. Un vēl šodien vairāk kā 90% armēņu pieder pie šīs baznīcas. Nu ko, pagaidām ļoti labi gājis, visi jautājumi ir atbildēti. Pastīsimies, kā jums ies ar pēdējo 5. jautājumu. Ceru, tas būs kaut kāds cietā rieksta jautājums. Cienīgais, jā. Iespējams, jā. Jo tēma ir sports. Gruzijai 2023. gada sportā ir bijis diezgan veiksmīgs. Viņi ir piedalījušies tādos 2 lielos pasaules kausos. Basketbolā debijā iegūta 16. vieta, un 2. pasaules kausā viņi noslēguši dalību ar 3 zaudējumiem un neizšķirtu pret Portugāli. Kas ir tas sporta veids, par kuru es runāju?
Jā, tas ir regbijs. Apsveic tevi. Apsveic. Tas viņiem ir nacionālais sporta veids. Man liekas, ka raidījuma horizontologs vēsturē smagākā sakāve. Kāds cits, kad ir bijusi parastā ietā diezgan raiti, bet šis bija ļoti vienos vārtos. Liels paldies par šo spēli tev, kā parasti, Robert. Un tad jau mēs atgriežamies pēc nelielas muzikālas pauzītes kārtējā Raimonda sagatavotā muzikālā pavadījumā. Un tad jau mēs parunāsim par to, kas noticis pašajā pasaulē, kas noticis pašmājās un kas ir noticis Gruzijā. Šeni megovari arī isvin smoki devs hels, tad bilis kārets un mokcems. Bologhers, magramentem холод, šeni zurgis kars, da kimi ur asfalts, neonisas. Olgamis šenta nerta duitsli toale bispers, šeni sapnis kvesh maločem sisustes. Iudas kods nebigeca mani ispakši, da hueleni kluvši, da aravi sakši. Bedonis ketuši vagrovebam kithueps, Gedulobnem sepso, kur camuris izreps, tu arabi narastros aravis atmops, da ucnob atgiles, da ucnob dros. Saudi rock and rolls, never biggest rap. I said rose, never feared every battle sex. Esam atpakaļ horizontologā noklausījušies brīnišķīgu mākslas darbu no Gruzijas, ko mums ir sarūpējis mūsu viesis Raimonds Cipe, kas jau vairākus gadus ir dzīvojis Kaukazā, valstī ar nosaukumu Gruzija. Un raidījuma horizontologs 3. daļā mēs parasti pievēršamies notikumiem gan pašā Gruzijā un prasam mūsu viesa viedokli par to, kas notiek, gan arī par tādām lietām, kas notiek šeit pat Latvijā. Un Gruzija nesen ļoti nonāca tādā, starptautiskā uzmanības centrā, kad stāsts bija par atbalstu gan Ukrainai, gan arī visiem šiem notikumiem, kas notiek tepat mūsu reģionā. Un, protams, domāju, ka lielai daļai nav paslīdējuši garām kaut kādi ziņu virsraksti, kur ir protesti Gruzijā pret pastāvošo iekārtu par to, ka netiek pietiekami atbalstīt Gruziju. No otras puses, Gruzijas tā pozīcija šobrīd visā šajā stāstā tāda ļoti neskaidra. Raimond, pastāsti, kā tev šķiet, kas šobrīd notiek tur un kā tu redzi, kā vispārībā šī situācija varētu tālāk attīstīties? Jā, man droši vien ir arī sāpīgi to redzēt, tāpēc, ka es esmu pilnīgi pārliecināts un es to zinu, komunicējot ar draugiem un tuviem cilvēkiem tur, ka šobrīd Gruzijas vara absolūti nereprezentē Gruzijas tautas viedokli, domas un tie lēmumi, kas tiek pieņemti, noteikti nav saskaņā ar to, ko vēlas tauta. Bet tai pašā laikā, varbūt neaizejot tajās emocijās, ja, jo joprojām tad tur trešdaļa Gruzijas ir okupēta, ja, tā ir tā saucamā Osetija un Abhāzija. Un Gruzīņiem kolektīvā tautas atmiņa ir pietiekoši gara un spēcīga. Un, protams, kad viss, kas notiek Ukrainā, kas ir Ukraiņi, viņiem ir ļoti tuva nācija patiesībā, kaut arī viņus šķir jūra, ja, bet saiknes viņiem bijuši un kulturāli arī, es domāju, viņi ir diezgan līdzīgi. Ja. Tad es domāju, arī Gruzijas vara ir tādā diezgan neiespējamā situācijā nostādīta, jo Gruzijā ārkārtīgi liela daļa no visas ekonomikas ir turisms. Varbūt varu kļūdīties, bet tie ir katrā ziņā vairāk miljardi dolāru gadā, ko ienes turisti
ja nemaldos, ap 5. Ja? Un pašā zenītā, tas varētu būt kaut kādi tur 19. 18. gads, Gruzija gadā apmeklēja 10 miljoni. Ja? Nu, tur, cik viņi ir turisti, cik viņi varbūt ir tranzītā, ja? Tur specifiski nepateikšu, bet es domāju, lielākā daļa ir turisti. Un tos 10 miljonus viņi sasniedz ļoti īsā laikā. Patiesībā Saakašvili bija tas prezidents, kas rebrandoja Gruziju. Ja? Visi mēs, domājot par Gruziju, par Gruzijas karogu, uzreiz nāk prātā balts fons, ja? un mūsdienu Gruzijas karogs. Tad, ja jūs paskatīsieties, iegūglēsiet, tad pirms viņi izvēlējās šo karogu, kuru viņi kādā vecā kartē bija uz Tbilisī atzīmētu, atraduši, ja, tad Gruzijas karogs bija absolūti neizteiksmīgs. Un Gruzija absolūti nebija tur, manuprāt, tur pat miljonus turistu gadā nebrauc. Ja. Viņi šo te sasniedz. Un attiecīgi, protams, no tādas valsts ekonomikas attīstības viedokļa, pakalpojums ar turismu audzēt ir salīdzinoši vienkārši. Ja tev ir tāda ļoti viesus mīloša nācija, un tā nācijai jau tradīcijas ir tādas, kuras jebkuram viesim būs patīkams, ja, tad pārējo visu darīt ir patiesībā ļoti vienkārši. Tāpat tās ir vienkārši attīstīt viesnīcas, tāpat tās ir vienkārši organizēt tūris un tā tālāk un tā joprojām, un arī valsts tur, protams, ir ieguldījusi. Un no šiem 10 miljoniem turistu viena ārkārtīgi liela daļa vienmēr ir bijusi Krievijas iedzīvotāji, ja, jo būtībā no Krievijas tur vienkārši iekāpt mašīnā un atbraukt. Ja. Un tad tas moments, ko es domāju arī var atcerās, bija viens brīdis, kad gruzīņi ieņēma pozīciju, viņiem tika aizliegts eksportēt uz Krieviju vairākas pārtikas preces, piemēram, vīnu, ja? Un tas bija diezgan liels trieciens Gruzijas ekonomikai, īpaši tai ekonomikai, kas būtībā uztur reģionus. Līdz ar ko es domāju, ka tas ir tāds viņu izaicinājums, varbūt, kā šobrīd šajos apstākļos tieši reaģēt, lai tā teikt nesalaktos ar Krieviju un pilnībā nenogrieztu šo te ekonomisko saikni. No otras puses, protams, vara ir absolūti pro-kremliska. Viņi to vispār neslēpj. Un tie iemesli, kā viens varētu būt, tad tas cilvēks, kurš būtībā visu kontrolē, un ir kontrolējis jau sen arī Saakašvili laikā, tas ir Gruzijas turīgākais cilvēks Ivanišvili. Tie, kas ir bijuši Tbilisī, noteikti ir redzējuši, uz vecpilsētas klintī ir iebūvēta tāda milzīga stikla māja, kas izstāsta pēc biroja ēkas vai pēc SpaceX kosmosa centra, bet tā ir viņa privāta māja. Attiecīgi cilvēks, manuprāt, ja nemaldos, ir kā Gazprom akcionārs arī lielo naudu uztaisījis. Un skaidrs, ka tur ir cieša saikne. Ja. Tas, kas man nav saprotams, kad šajos laikos, kad ir diezgan viennozīmīgi skaidrs, kurš ir agresors, kurš ir cietējs un kam būtu jāpalīdz un kurš būtu jāatbalsta, ja? Tad tā vara nav spējusi vienkārši to izdarīt. Un tad ir acīm redzams skaidrs, ka tur... Ja tu saki, ka lielākā daļa gruzīņu tomēr uztver šo te vēsturisko situāciju, kas notika 2010. 9. gada ap to laiku, kad šīs teritorijas tika okupētas, kā ir iespējams, kad tomēr gruzīņi atbalstīja un iebalsoja cilvēku, kuram varbūt ir šāda te nostāja? Nekad publiski viņš to nostāju nav paudis. Jums jāsaprot, Ivanišvili ir ļoti, ļoti spējīgs un talantīgs uzņēmējs un acīm redzot arī politiķis, jo Saakašvili krita. Daļai arī, protams, viņa, teiksim, viņa grupas, ja, tur viņa politiskā spēka tādā arī degradācijas ietekmē, bet viens no iemesliem bija tāds, ka viņš nostājās pret Ivanišvili, kurš bija, principā viņu atbalstījis arī, kad bija Rožu revolūcija. Ja. Viņš bija tas, kurš palīdzēja Saakašvili būtībā Ševardnadzi nostumt malā no skatuves.
Un, protams, tad, kad lietas sāka attīstīties, sāka Švili acīm redzot nolēma, ka viņš pats labi tiek galā un kad viņam nav viņš varbūt jāklaus. Jo sāk Švilī savukārt bija ārkārtīgs, man liekas, pat vienu brīdi Putins viņu bija nosaucis par savu lielāko ienaidnieku, jo viņš bija arī savos izteikumos, viņš ir ļoti ekspresīvs cilvēks, bija ļoti tiešs un konkrēts attiecībā uz Krievijas varu un uz Krievijas diktatoru. Ja. Bet, ja tu pajautāsi Gruzīnam, jebkuram uz ielas, nezinu, tur akadēmiķim vai vienkāršam taksistam, tad par vēlēšanām būs viedoklis, ka tur nav viss līdz galam tīrs. Ja? Un arī, ja mēs paskatāmies šobrīd politiskajā tajā klimatā, ko viņi dara ar to pašu Sākašvili, lai vai kāda tur tā situācija, bet acīm redzami skaidrs norādes ir bijuši no Eiropas un citām rietumu valstīm, kad šī situācija ir jārisina, ir piedāvājumi bijuši no tās pašas Ukrainas, Polijas, ja, tad nodrošināt kaut kādu ārstēšanos viņam, kamēr viņš ir tur ieslodzījumā, viņu varbūt aiztransportēt uz ārvalstīm, ja, tad tur ir absolūta neiecietība pret šo un nekas netiek būtībā darīts lietas labāk, kas manā skatījumā arī liecina par to, ka nav tur vēlme nekādā veidā to varu atdot. Un ja mēs vēl globālāk skatāmies, droši vien, par ko man ir lielas bažas, ja, jo atkal Gruzīņi nav, diemžēl, tāpat kā mēs, varbūt tie, kas vienmēr pilnībā var lemt par savas nācijas un valsts nākotni, kaut gan viņi noteikti ir daudz atvērtāki un daudz gatavāki iziet ielās, ja tas ir nepieciešams. Es to redzēju tur vairāk kārt dzīvojot uz vietas, ja, tad šobrīd mēs redzam, ka notiek tāda globāla cīņa, ja, tīpaši ņemot vērā pēdējās nedēļas notikums, ja, tad ir vienā pusē teiksim, tā attīstītās rietumu valsts un demokrātiskā iekārta, ja, kura, protams, kaut kur klūp un varbūt nevienmēr tik ātri spējīgi ir pieņemt pareizos lēmumus, bet tāds ir demokrātijas process. Un otrā pusē mēs redzam, kad ir šī vāras centralizēšanās ap diktatoriem vai topošiem diktatoriem, ja? Un man ir tāda nelāga sajūta, ka Gruzijā tie procesi varētu kaut kādā mērā iet arī tajā virzienā. Protams, ir otra puse, es domāju, ka šodien vairāk kā jau kad Gruzija pie kādām lielām šādām pārmaiņām vai kustībām saņems noteikti gan ASV, gan Eiropas atbalstu, ja, un tauta iznāks ielās. Ja, tad tur Maidanu uzrīkot ar rietumu atbalstu būs salīdzinoši vienkārši. Bet kopumā jā, tauta iet, balso vēlēšanās, vienmēr visi spļaudās un netic tiem vēlēšu rezultātiem. Ja, un droši vien arī līdzīgi varbūt kā Latvijā. Nav jau jaunu politisku spēku, ja, un tad tur jau viss ir tā kā sadalīts, ja, un tad tie esošie varbūt uz tām vēlēšanām pastrādā. Viens piemērs no mūsu nozares. Tad šī patēriņa kreditēšanas nozara Gruzijā tika vienkārši vienas dienas laikā aizvērta. Bez nekādiem brīdinājumiem, vienkārši tika pieņemts parlamentā lēmums, kurš stājās spēkā tur mēneša laikā. Ja. Līdz ar ko šie uzņēmumi tur savu darbību lēnām izbeidz. Un tad pāris gadus, jo viena no konkurējošu uzņēmumu vadītājs, patiesi vēl lielākā uzņēmuma tur vadītājs, viņš man labs draugs. Viņš man stāsta. Tātad nāk vēlēšanas. Un līdzīgi kā Latvijā, arī ir kaut kāda tur juridiskā bāze likumdošana, kas ierobežo tur partijām jebkādus budžetus. Ja, tur, tad tas ir kaut kā kontrolēts. Un ko izdara valdošā partija? Valdošā partija Gruzijā, kurai 3,5 miljoni iedzīvotāji, vienkārši paziņo pirms vēlēšanām, ka viņi visiem atlaidīs visus šos patēriņu parādus. Un tajā brīdī parādnieku saraksts sastāv no 800,000 Gruzijas iedzīvotāju. Tādā veidā viņi rekur vēl vienu 4 gadu termiņu pagarina. Ja. Man grūti pateikt, man būtu ļoti pat interesanti redzēt, kas notiks tuvākajās vēlēšanās, kas Gruzijā, nezinu kad, bet kaut kad tuvākajos gados viņām ir jābūt. Es domāju, kad būs pārmaiņas. Tiešām, es domāju, tauta ir nobriedusi un būs tur pārmaiņas. Es ļoti ceru, ka Gruzija ies šo demokrātijas rietumu virzienu,
Jo kā valsts, viņai ir fantastiskas attīstības iespējas. Un Nu, ko Gruzija nāks kā laiks, tauta ir nāks parādījusi- padoms. Nu, kā saka tā? Jā, cerams, un Gruzija kā tauta ir parādījis, ka viņi ļoti spēja ātri adaptēties, un tur ir talantīgi cilvēki, un viņas varēs uzbūvēt tiešām labklājību savā zemē. Nu, Par mēs, to es ļoti ceru, un es ceru, ka mums visiem būs tāda iespēja kādreiz tur aizbraukt un to savām acīm redzēt. mēs tieši esam sākuši runāt par kreditēšanu Gruzijā, un kā Gruzijā tātad valdība izlēma atlaist šos parādus cilvēkiem. Un tā ir arī viena no tēmām, kas ir ļoti aktuāla Latvijā šobrīd cilvēkiem. Ir ar augošām Eiribora likmēm un sāk parādīties sarunas par to, ka vajadzētu valdībai kaut kādā veidā iesaistīties. Kāds ir tavs skatījums uz to, vai ir kaut kādā mērā valdībai jāpiedalās un jāpalīdz šajos jautājumos, vai tie visi tādi vairāk tādi vienkārši populistiski lēmumi, līdzīgai pieredzēji Gruzijā? Valdībai viennozīmīgi jāpiedalās. Bija diezgan daudz, protams, pārmaiņas pēc 2008. Gada krīzes arī Latvijā. Viena mājokļa princips tika ieviests, maksātnespējas process tika attīstīts un tā tālāk un tā joprojām. Jā. ASV, pieņemsim, kredītņēmēji, par cik kapitāla tirgu daudz attīstītāki var nofiksēt savu likmi uz 30 gadiem. Jā. Mēs šeit to nevaram izdarīt. Man liekas, garākais, savā pieredzē, ko es hipotekāram privātam kredītam esmu panācis, tas ir 12 mēneši. Un tas ir atkal Eiribor tirgus, jā, ko nevaram ietekmēt. Bet es domāju, ka jā, ja mēs pastamies 8. gada krīzi, jā, tad bankas nebija zaudētāji. Mēs paskatāmies visu šo periodu pēc tam, jā, tad tirgus atdzīvojās, tirgus turpināja attīstīties. Es domāju, visi kredīti iestādes izgāja diezgan sausām kājām. Es nerunāju par tām, kas varbūt vairs nepastāv un kur vairāk gāja runa par nerezidentu kapitālu, jā, bet vietējā tirgū strādājot, 4 lielās bankas un pārējās bankas, viennozīmīgi valdībai ir jāiesaistās. Par tiem mehānismiem praktiski, kādi viņi varētu izskatīties. Man ir grūti komentēt, es neesmu tik dziļi šajā sektorā un nepārzinu to virtuvi, ja, bet protams, tā kā mēs dzīvojam nepieredzētas inflācijas apstākļos, mēs redzējām pagājušajā gadā ārkārtīgi Eiribor kāpumu, mēs redzējām ārkārtīgi enerģijas cenu kāpumu, ja, un mēs neesam nācija nodzīvojis tur 3-4 paudzes demokrātijā labklājībā, mums to uzkrājumu ir maz, un attiecīgi mums pietiek tur 1-2 sliktāki gadi, lai mēs sāktu redzēt zaudētus mājokļus un daudz dažādas problēmas. Protams, no otras puses, es domāju, ka arī pašas kredītiestādes bankas, arī viņām ir vērts padomāt, sākot ar privātpersonām, beidzot ar uzņēmējiem, kādi būs tie risinājumi, jo, iespējams, ka, teiksim, tā krīzes situācija, viņi vēl tikai sākās, ja, un iespējams, ka mēs, Eiribors varbūt vairs nekāps, ja, bet mēs jutīsim dažādos citos ekonomikas, dažādās nozarēs, ja, kaut kādus kritumus, un kredīti iestādes un bankas ir tās, kas lielā mērā ar savu kredītu politiku, ar savu attieksmi spēj gan kurbulēt ekonomiku, gan samazināt kaut kādus kritienus, tā teikt, mīkstināt piesēdienus, ja, un tam jau jābūt ir tādam kopīgam mērķim gan no likumdevēja puses un varas puses, ja, gan arī no banku sektora puses. Tā kā es domāju, ka viennozīmīgi. Bet ko darīt? Vienkārši tādiem vienkāršiem vārdiem. Man ir, piemēram, iedomājies, ka cilvēkiem ir kredīts. Ko darīt šajā situācijā, ko rēķināties, ko sagaidīt tavā ieskatā? Kā tu domā, no tavas profesionālā skatu punkta cilvēks, kurš ir nodarbojies ar kreditēšanu, man kā cilvēkam tagad ir, principā ņemot kredītu, es apsvēru to, vai es varu to pacelt vai nevaru to kredītu pacelt. Tagad apstākļi mainījušies tā diezgan kritiski, teiksim tā. Minimums, protams, banka kā minimums var atlikt, tā teikt, savu kaut kādu
peļņas gūšanu tur pa gadu, ja, Veiksmi tajā, jā. Sauc par kredīt brīvdienā vai kā, ja, tad mums bankas likme no kā sastāv? No 3, 6, 12 mēnešu Eiribora plus bankas likme, ja, tad šī bankas likme ir kaut kas, ko nezinu uz anuitātes vai uz kādu citu principu, banka var pārcelt uz gadu, uz pusotru, uz 2 un sadalīt tālāk uz maksājumiem. Kaut vai tādā veidā atvieglojot. Ja? Kaut gan es uzskatu, ka ja mēs kā sabiedrība visi ciešam ir krīze, visi savalkam jostas, tad bankām noteikti nevajadzētu peļņas rādītājos parādīties tādam klasiskam scenārijam. Varbūt arī bankas var vienkārši samazināt šo te likmi, ja? uz kaut kādu ilgāku kredītu periodu. Tas jau visām pusēm ir jānāk pretīm. Tas, kas man šķiet nepieņemami, ir, ja, valdība, populistisku iemeslu pēc vai kādu citu iemeslu pēc šo jautājumu paceļ, nāk ar kaut kādiem risinājumiem, kas ir, es teiktu, pat diezgan tādi, jaudīgi, ja. Tai pašā laikā, banku sektors uzreiz sarosās, asociācijas nāk visi tur ar savām pretenzijām un skaidrojumiem, kāpēc tas viss būs ļoti slikti, ja, bet vismaz es līdz šai dienai neesmu dzirdējis nevienu risinājumu. Un bez bankām, to es arī gribētu nodot visiem elektroenerģijas monopolistiem, ja, pirmām kārtām jau Elektrum un Sadales tīklam, kas ir viens uzņēmums, kur vienkārši pagājušajā gadā atrada veidu, kā pacelt savus ieņēmumus, ja tur vienā kabatā viņiem nesanāk, tad otrā kabatā, ja, bet šī arī ir milzīga problēma. Ja mēs skatāmies, droši vien ne visiem Latvijas iedzīvotājiem ir kredīta saistības, bet visiem Latvijas iedzīvotājiem ir nepieciešams siltums un nepieciešama degviela. Un attiecīgi šie ir tie posmi, ja, bez kuriem mēs nevaram. Mums vajag transportu, mums vajag mājokli, mums vajag paēst. Un tad vispār mēs varam sākt domāt par kaut ko vairāk, par mūsu saulaino nākotni. Ja. Tāpēc, protams, viennozīmīgi bankas, enerģētika, tas ir noteikti jārisina. Ko atliks vien cerēt, kā parasti uz šo te saulaino nākotni. Un paldies, Raimond, tev par šodienas sarunu. Tiešām interesants piedzīvojums un ceļojums uz Gruziju. Jā, cerēsim, ka nākotne būs tikpat saulaina, cik vasarīgā Gruzijas saule. cik Gruzijas saule vasarā, jā. Paldies arī jums par interesanto sarunu un par to, kad atgādinājāt un likāt padomāt arī par aizvadīto laiku Gruzijā. Un es ceru, vismaz kādu klausītāju pamudināsim nākamajā ceļojumā izvēlēties tieši Gruziju kā galamērķi. Noteikti. Ko noslēgumā atgādinām klausītājiem, ka raidījumu veido biedrība ar pasaules pieredzi Latvijā sadarbībā ar latvieši.com. Intervija ierakstā ir pieejama Latvijas radio un Radio Naba straumēšanas vietnēs un Latvijas radio arhīvā. Ja klausāties mūsu radio viļņos, šī ir bijusi tikai daļa no mūsu vairākā stundu garās intervijas ar Raimondu Cipi, un tās pilnais ieraksts ir pieejams Radio Naba YouTube kontā, kā arī biedrības sociālajos tīklos un mājaslapā ar pasaulespieredzi.lv. Un mēs tiekamies jau pēc mēneša, kad ceļosim visticamāk uz kādu vēl siltu un saulainu vietu. Tiekamies pēc mēneša. Vislabāk! Atā! ისევ და ისევ